Esmu Dainars Plūme. Mana dzimtā pilsēta ir Ventspils. Ventspils man nozīmē ļoti daudz. Šeit es esmu audzis, dzimis, skolojies, veidojis ģimeni. Vairāk kā 40 gadus esmu atdevis darbam Ventspilī. No tiem 20 gadus esmu strādājis Ventspils reisā pa starppilsētu autobusu vadītāju. Un es domāju, ka daudz ventspilnieku mani atceras un pazīst. Ventspilnieki var būt lepni ar to, ar skaistāko un sakoptāko pilsētu Latvijā un ar to, ka ir ļoti liels potenciāls tās izaugsmai, kā arī iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanai. Visvairāk man sirds sāp par vairāk ventspilnieku attieksmi pret vēlēšanām. Tad, kad nāk pašvaldības vēlēšanas, tad esam ļoti pasīvi. Mēs varam sociālos tīklos nomelnot kādu partiju, kādu noteikti kandidātu, bet ar to ir par maz un dzīvot ar saukli, kā būs, tā būs, tas arī nav pareizi. Ir jādodas uz vēlēšanām un jāveic savu izvēli un pareizi izvēli, un tikai tā mēs veicināsim pilsētas izaugsmu un attīstību.